Šeit mēs esam atbraukuši uz Lietuvu, uz dinozauru un puķu parku. Nenormāli spontānais brauciens. Nav nevainas, ja par 12 eiro mēs varam ar ģimeni iztaigāt šo parku un visi dinozauri kustās brēc un ir animēti. Nevar izsalīdzināt, kas ir Latvijā, bet zinot, ka tur jāsam 36 eiro par tādiem pašiem dinozauriem. Un tad lietuvieši mums ir bišķi priekšā. Un viņiem pat kustās ācstiņas visiem. Plakstiņi, kas ir baigi foršā detaļa. Labi, viņi, protams, neizklausās diezgan awesome, bet tik un tā, tik bišķiņi pat var noticēt, tā kā bišķiņi var noticēt. Viņiem vajadzētu vēl ieaugt zālē vairāk, lai nevar redzēt, kurienes nāk tā skaņa, vai kaut kā jānomaskā labāk, un tad jau ir super. Kad jūs mūžā vēl redzēsiet uzrakstus neaiztika dinozaurus ar rokām? Nu, varbūt ne visi dinozauri baigi izdevušies, bet vairākums ir... Nē, nu forši, tas, ka ja momentā kustās tās acis, uzreiz jau var vairāk noticēt, kad, jā. Es iedomājos, ja tu esi bērns, ka tu esi tā kā, nu tāds pavisam īsiņš, tad šis ir droši ļoti iespaidīgi. Mēs gan nenormāli skrienam, jo mēs gribam paspēt visu apskatīt. Parks 8 taisiet, bet kas ir apsveicam, parks strādā katru dienu no 9 līdz bez 8 vakarā. Katru dienu, visas dienas. No ātrā solī skrienot 20 minūtes mēs esam apgājuši apli ar visiem dinozauriem. Alis saka, viņai baigi patika. Ko viens uz galvas. Lai mēs iesim iečekot tos zoodārus. Mini zoodārs, jau, protams, kā gan bez tā. Un pats pašāk te bez problēmām var apskatīt lāci. Stāvēt blakus lācim 2 metru attālumā ir diezgan dīvaina sajūta. Es paiešu bišķi tālāk. Jūs varat iedomāties, tur ir lauva. Lauva? What? Kā pie mums viņas nevaram pamanīt. Kur tas lūsis ir, ja? Skatās, metrs no manis. Lauva! Kaut kādā mini-zoo. Odikoši. Tas ir crazy. 3 lāči. Un lūši tā kā kaķīši mīri guļta. What? Interesanti, ko lauva domā. Ka viņam jāguļ blakus lūsim. Tā kā viņam mazajam brālēnam, kur viņš maks sauvaļā lūši ar lauvām. Vispār nesaties. Kā vakar pastaigais ar šiem milzīgajiem kokiem ir diezgan romantiski. Dzīvnieki neizskatās pārāk priecīgi par mūsu atrašanos šeit, bet wow, nebija gaidījis, ka būs tik iespaidīgs tas zoodārziņš. Tas lācis ir reāli metru aiz manis, un starp mums ir tāds dārza žodziņš starpā tikai. Damn! Citur tādu nepiedzīvos. Tagad jāiet. Tur sīšas pamīlēt. Jūs esat kādreiz bijuši kaut kur var ienākt pie ķēnguriem?
Izrādās, ka pie stirņām arī var iekšā ienākt. Es tur centos kaut ko pa spraugu uzfilmēt. Izrādās, šeit visur ārprāts Indra pieskāra. Es esmu pilnīgā šokā no tā, kādi dzīvnieki šeit sastāv un ka visur gan var iet iekšā un pēc tam vēl vāverītes. Šis ir daudz labāk par zoodārzu Rīgā. Tagad būtu jāguļ tādās gultiņās. Nu, nav, bet ieliem. Bišķi sajūt kā zārciņā gulēt. Kā apmeklēt, kā zoodārzu šo vietu, es noteikti iesaku par visiem 100%. Nav nemaz tik tālu no Rīgas kā 90 km. Atbraukt ar ātri, taisnās strāsi līdz šejienai, jo šis atrodas šosejas malā, kā jūs ļoti labi varat dzirdēt. Bet dzīvnieks, ko jūs varat redzēt, ir lauvas, ūšus, lāčus. Man pilnīgi uzkazināts smadzenes, tāpēc vlogs beigsies šeit. Ceru, ka jums patīk, jums iesaku atbraukt uz šejieni. Cena ieejai, manas darba dienās sanāk ģimenei 12 eiro, pieaugušiem 4,50, bērniem 3,50. Cena ir ļoti maza salīdzināt to, kas var aiztikt kaziņas, paskatīties ēzerdīšus, trusīšus, ķēnguriem ieiet kopā, pie stirnām. Nu, saraksts ir diezgan garš. Tā kā ceru, ka jums patika un noteikti brauciet ciemos šajien.